Esiet sveicināti TV4 un Sportcentrs.com skatītāji. Optimēta hokeja līgā spēles, ko gaidījām jau kopš septembra. Tas ir fināls, pie kura esam pieraduši, bet tas noteikti nav apnicis. Mogo RSU tiekas ar Zemgala LBTU vienību. Millers. Pārvjainēns, iespēja vārds priekšā, metiens un arī pa nav vārtos. Turpat vārds ar Glaukomā dežūrē, bet neieslīdēja vārtos. Tagad bīstam iespēja Zaicova metiens. Ozola pa ķiveru trāp, tā arī viņš liek apturēt spēli. Skatāmies, kas tad mums sastrādāts pēdējās minūtēs. Šeit augstā piespēle un pārvjainēns. Nav viņam neviena punkta izslēgšanas spēlēs sērijā pret Liepāju 7 mačos 0. Viņam statistikas ailēs, bet šeit kas par momentu. Somu uzbrucējiem, vairākiem spēlētājiem uzdodot jautājumu, bez kura spēlētāja jūs šeit nenonāk. Galvenokārt izskanēja 3 uzvārdi. Un šeit moments un vārti! Jā, cik strauji viss var notikt skaidriskajā vairākumā. Noteikti ne tā pati izspēlētākā kombinācija, bet vārti ir vārti. Un Rihards Marens parūpēs par pirmo vārdu gūmu šajā finālsērijā. Precīzi atspēlēt piespēli un izdodas ļoti veikli arī nostāties zonā. Sotieka metiens un nebija aizsakta redzamība un Ozols arī rīpt tver. Pirmais periods, neiz piespēli tiek līdz Fiņenko. Fiņenko tiek nedaudz traucēts. Vēl viena piespēle un pārtraucēja Ozola ap mējam izpildīt metienu. Ļoti labi saspēle izveidojās sarkanis. Tagad met Rīpa ir vārtu priekšā un vārti! 1-1. Mogo izlīdzina rezultātu. Niks Fiņenko vārtu priekšā aizsargs, bet uzbrukošs aizsargs, to rāda viņa rezultativitāti, to rāda viņa spēle. Un tieši viņš ir tas, kurš panāk izlīdzinājumu. Niks Fiņenko. Zabusovs vēl projām viņš ar Rīpu. Nolas pieskauž Žalbovskis. Labi ātrumu viņš arī uzņēmis. Metiens. Tas arī nedaudz pieliķās un neizdevās tik sekmīgi, bet neliela brīdī arī pabija uzbrukuma zonā zemgalieši. Arī šeit neizdodas veiksmīgi saspēlēties Jelgavniekiem un Zabusovs uzņem ātrumu gar labo malu. Tagad metiens atcita Mešarks. Jā, lāsa situācija redz. Šeit metienu brīdī Kārlis Mešarks un ar savu atcitēju cimdu raida arī pārpus laukuma robežām. Tiek pie Rīpas arī Mogo hokejisti. Fiņenko uzreiz arī met. Laba izspēle un beigās tā noslēdzas ar notvertu Rīpu. Zemlēnieks arī ieskrējies. Spēks spēle pielieto. Var teikt ar spēku arī izcīna Rīpu. Viškins pamet partnerim Solsteja metiens un fiksēts arī pārkāpums. Noteikti jāuzteic arī Lejnieks, kurš tiešām lielā ātrumā devās priekš, izcīnīja Rīpu, tā teikt, ar spēku. Un beigās arī Solstejam iespēja pēc Biškina piespēles. Mējā. Fiņenko. Ansons met. Tomēr Lūsiņam metiens. Bet Rīpa tāpat saglabā Mogo hokejisti. Fiņenko. Sarkanīs. Metiens. Ozols atcita. Spēcīgi ar apmalu Rīpa tiek raidīta. Gricīnskis. Zabusov metiens atsists. Tagad jautājums ir, kura komanda atradīs to epizodu. Rēlika metiens. Netiek līdz Rīpai sprūks. Fiņenko met un atsist Rīpa. Sprūkta piespēle uz otru malu. Sarkanis met. Ozols atcīt. Vēl viens metiens arī ar to tiek galā. Jā, tur vēl nogrūž sprūkta pretspēlētājs, bet redzam, ka visi ir noteikumi robežās. Moments pie pretinieku vārtiem, atkal izcīnīt Rīpu no laukuma apmalas un atkal uz otriem vārtiem. Zabusovs. Piespēle vārtu priekšā un ļoti tuvu vārtu gūmam bija arī Marens. Krājēlā. Tālāk jau Marenis. Zabusovs. Zabusovs metienu iespēja ir un atcito Mešarks. Tālāk sprūks cīņā. Fiņenko. Fiņenko zilās līnijas Ansonam. Ansons. Metiens vārti! 2-1.
Kristers Ansons izvirz vadībā Mogo komandu. Skatāmies vēlreiz. Ansons šeit iepauzē, izvērtē situāciju. Un tā diezgan vienkārši. Patiesībā pat ne tas spēcīgākais metiens, tāds plauksts metiens, bet izmanto to, ka Gins Mēja šeit ir vārtu priekšā un nepagūst. Šeit līdz ripai Ozols. Mārens joprojām ar ripu. Izspēlē Zabusovam. Zabusovs vārtu priekšā. Metiens tomēr nav tik sekmīgs un tālāk jau Zemīts. Raida arī partnerim un Dželbovskis arī visdrīzāk pieliek punktu šai spēlē. 3-1 rezultāts. Ripa tiek raidīt jau tukšos vārtos. Manuprāt, izskatījās trešajā periodā labāk kā Mogo hokejisti, un tādēļ gribās teikt, ka pelnīt uzvaru svinības uzreiz, protams, pēc panākuma, bet tas ir tikai pirmais panākums, pirmais solis, un lai uzkāptu čempionu kalnā ir jāspēr 4 lieli soļi.